uz turieni. Tas ir tā, ka šitien kalniņā stāvot var kristāli dzirdēt, klausīties koncerts, ja pareizi vējš pūš no tās puses. Nu, ko tu neskrien? Ko? Ko tu neskrien? Ledzamā. Diezgan aizaudzis. Jo man ikdienā laiks uz šejieni ir atnākt, nu labi, 2 reizes dienā es nāku pēc piparmetrām, jo mēs taisam visādus kokteļus un tur iet mūsu pašu piparmetrs. Hugo un Mojito. Pirmais šīs sezonas ķirbis, kas tiek nogriezts. Es domāju, ka man 2 šķirnes ar ķirbiem, bet izrādās, ka 3 tomēr. Šitien man neviens. Banāņu ķirbis. Nu, lūk, ķirbraža ir ievākta. Šis ir vienlaicīgi mūsu mājas un mūsu darbs. Jau kādus gadus, laikam 6, varbūt pat 7 atpakaļ dzima doma par to, ka mēs varētu viesiem piedāvāt iedzert vīnu. Jo mēs nodarbojamies ar ogu audzēšanu, kas loģiski pārtop dažādos gardos dzērienos. Un radās doma vērt vaļā mājas vārtus un ļaut viesiem nākt pie mums ciemos. Tā arī iegādājāmies kafijas namiņu, kas sākumā bija zirgu treilers ar visām zirgu kakām. Un atverot vārtus, sākām ar 3 vai 4 galdiņiem. Piedāvājam teju, kafiju, vīnu. Un tā laika gaitā viens prasīja, vai nav kāda smalkmaizīte. Tikām pie smalkmaizītēm, kuras mums cepa kaimiņieni. Pēc tam prasīja, vai nav kaut kas stingrāks, ko piekost. Nu, rezultātā 5 gadu laikā no 4 galdiņiem esam izauguši gandrīz līdz 100 sēdvietām. Tā kā esam vīndarītavu, jebkurš alkoholisks dzēriens, kas ir dzērienkartē, tas ir sākot ar dzirkstošo vīnu, sarkano, rozā, balto, kokteļiem, liķieriem, visādiem destilātiem, grapu, vīnogu vīniem. Tas ir viss mūsu pašu izaudzēts, mūsu pašu ražots. Tādus bāzē iegādājumus dzērienus pie mums nevar iegādāties, un iedzert ir tikai un vienīgi mūsu pašu ražotie. Tad mums ir ēdienkarte, kas ir vasaras periodā ir grilla ēdienkarte, jo ir foršs laiks, var grillēt ārā. Ziemā ēdienkarte mainās, jo loģiski, kad putenī grillā īsti neko izcept nevar. Un vēl mums papildus brīvdienās, piekdienās, sestdienās, svētdienās mēs gatavojam pīcas. Mums ir Aldis pats uzbūvējis pīcu krāsni, studējot, jo mūsdienās internetā visu var atrast. Ir izstudējis, kā būvēt pīcu krāsni, tādu arī esam uzbūvējuši. Un piedāvājam viesiem autentiskas itāļu pīcas. Mēs dabūjām pagājušajā gadā statusu, tādu vērtējumu, ka mums ir viens no 3 skaistākajiem dārziem Latvijā. Kas tika arī publicēts, un Delfos bija raksts par to. Un kāpēc cilvēkiem liekas, ka viņi var nākt spēlēt šādu futbolu? Loģiski, kad
puķis un rozes un viss tas iekoptais dārs ir tas, ar ko mēs pelnam naudu. Viņiem tā pilnīgi vienalda. Nu, tur bija kādi sīkie čiloži, bija apēduši gurķus un spilveni mētājās. Es domāju, ak, Dievs, kā var gribēties man vēl šito darīt. Tad iedzer nervstrangu, tad jau... Tā, bet ir jau arī forši cilvēki. Aldis ir intensīvi vāca pēc saraksta pasaulē smaržīgākos augus. Un te viņš tā kā apsēs, tur sūta un ved. Un šitam te reku viņš ziedēs otrais, citrus zied 2 reizes gadā. Un viņiem nav tā kā pie mums, piemēram, pavasarī sāk ziedēt, rudenī augļi. Viņam iet tas process visu laiku. Nav tā, ka ja tev viņš pagājušajā gadā ziedēja pavasarī, ka viņš tev šogad arī ziedēs pavasarī. Viņš principā ik pa kaut kādiem 4, 5, 6 mēnešiem zied. Un šis te ir arī sarakstā viens no 10 pasaulē smaržīgākajiem augiem. Viņi tā kā pēc kanēļa, pēc vaniļas, pēc maipuķītēm. Šeit top mūsu dārza aizvietotājs ziemas mēnešos. Respektīvi, cilvēkiem gribās nobaudīt kādu garšīgu dzērienu, kādu garšīgu ēdienu, bet, diemžēl, mēs dzīvojam tādā klimatiskajā joslā, ka mums tā vasara ir 3 mēneši. Pārējo laiku cilvēki sēž tumsā, depresijā un cieš. Bet viņiem vajag dzīvē arī kaut ko krāsainu, kaut ko skaistu, kur satikt cilvēkus, kur iebaudīt kādu glāzīti garšīga dzēriena. Un mēs par to domājam un rūpējamies. Kad mēs tiksim ārā no griestiem, tad jau varēs jau uzsākt svinēšanu, dzīves svinēšanu.